Priča par iespējām, kuras bieži mēs palaidām garām. Ir leģenda, kura saka, ka pie ikviena no mums vismaz vienreiz dzīvē atnāk Dievs. Viņš var atnākt jebkādā izskatā, kā aizmirsts skaķēns, kā sirmgalvs, kā ūpats. Un mūsu dzīve tālāk veidosies atkarībā no tā, kā mēs rīkojamies šajā brīdī. Kādam cilvēkam bija 3 sapņi. Lai būtu labs darbs ar lielu algu, apprecēt skaistu un labsirdīgu sievieti un kļūt pazīstamam visā pasaulē. Dzīves gaitā viņam bija ļoti daudz dažādu notikumu. Pastāstīšu par 3 no tiem. Kādā augstā ziemas rītā jaunais vīrietis steidzās uz darba pārunām, pazīstamā uzņēmumā, kurā viņš ļoti gribēja iegūt darbu. Līdz pārunām vairs bija palikuši tikai 5 minūtes, bet viņam vēl vajadzēja noskriet veselu kvartālu. Pēkšņi viņam priekšā pakrita kāds vīrietis, viņam paslīdēja kāja. Mūsu varonis paskatījās uz vīrieti, nosprieda, ka viņš droši vien ir piedzēries un nepadevis roku aizskrēja tālāk. Jaunais vīrietis paspēja uz darba interviju, bet sarunas nebija veiksmīgas un par nožēlu viņu sapņu darbā nepieņēma. Tad, kādā siltā vasaras vakarā, mūsu varonis pastaigājās pa pilsētu. Pamanījis ielu aktieru trupu, viņš apstājās, lai vērotu izrādi. Skatītāju nebija daudz, bet izrāde bija jautra un intriģējoša. Pēc izrādes ļaudis aplaudēja, un pamazām sāka izklīst. Arī mūsu varonis jau gatavojās iet prom, bet te kāds pēkšņi maigi pieskārās viņa plecam. Tā bija izrādes galvenā varone, veca sieviete Klaune. Viņa sāka iztaujāt mūsu varoni par to, kā viņam patika izrāde, vai apmierināts ar aktieriem, bet mūsu varonis negribēja runāt un pagriezies gāja projām. Tad 3. notikums. Kādā lietainā rudens vakarā mūsu varonis steidzās mājās no drauga dzimšanas dienas svinībām. Diena bija smaga, un viņš sapņoja pēc iespējas ātrāk ieiet karstā vannā un pēc tam iegrimt siltā gultā. Nonācis pie savas mājas, viņš sadzirdēja kādu pieklusināti raudam. Tā bija sieviete. Viņa sēdēja pie mūsu varoņa mājas. Sieviete bija viena pati, bez lietusarga, un tikai plāna jaciņa ar kapuci viņai palīdzēja sargāties no drēgnā rudens lietus. Pamanot mūsu varoni, viņa vērsās pie tā pēc palīdzības. Sievietei ģimenē bija notikusi nelaime, un viņai bija nepieciešams ar kādu parunāt. Mūsu varonis aizdomājās, bet tad viņš atcerējās par silto vannu un mīksto gultu, kaut ko nobirkšēja, ka ir ļoti aizņemts un steidzās uz savu dzīvokli. Mūža beigās, nokļūstot debesīs, mūsu varonis satika savu sargeņģeli. Mans sargeņģeli, es esmu nodzīvojis pavisam nelaimīgu un nekam nevajadzīgu dzīvi. Man bija 3 sapņi, neviens no tiem nepiepildījās. Mans draugs, atbildēja eņģelis, es izdarīju visu, lai tavi sapņi varētu realizēties. Bet, lai tas notiktu, tev vajadzēja tikai padot roku, atvērt acis un sasildīt sirdi. Atceries padzīvojušo vīrieti, kurš pakrita uz ielas, kad tu steidzies uz darba interviju. Šis cilvēks bija tās firmas ģenerāldirektors, kur tu tik ļoti vēlējies strādāt. Tevi gaidīja galvu reibinoša karjera, un viss, kas tev bija jāizdara, jāpadod roka. Atceries veco sievieti Klauni, kura pēc ielas izrādes pienāca pie tevis ar jautājumiem. Tu negribēji ar viņu runāt, bet tā bija skaistule, jauna aktrise, kura iemīlējās tevī no pirmā acu skatiena. Jūs gaidīja laimīga nākotne. Viss, ko tev vajadzēja izdarīt, atvērt acis. Atceries raudošo sievieti pie tavas mājas, kad tu drēgnā rudens vakarā steidzies mājās. Viņa bija izmirkusi no lietus un asarām. Tā bija pazīstama rakstniece. Viņa pārdzīvoja ģimenes krīzi,
un viņai ļoti vajadzēja kādu emocionālu atbalstu. Ja tu būtu viņai palīdzējis, sasildījis savā dzīvoklī, uzklausījis, nomierinājis, parunājies, viņa uzrakstītu par šo notikumu grāmatu, kura kļūtu populāra visā pasaulē, un tu kopā ar viņu. Jo rakstniece uz pirmās lapas norādītu tā cilvēka vārdu, kurš kļūtu par romāna mūzu. Viss, ko tev vajadzēja toreiz izdarīt, tikai izrādīt nelielu sirds siltumu. Mans draugs, tu biji neuzmanīgs. Cilvēks nopūtās un devās pa mēnesi ceļu zvaigžņu tālēs. Visums mums piedāvā lielas iespējas, bet bieži mēs tās neredzam, uzskatot, ka tas, kas ar mums notiek, ir kaut kas ikdienišs.